Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijā, kā to pierakstījis Jānis 14. nodaļā. Gods Tev, Kungs. Ja jūs mani mīlat, turiet manus baušļus, un es lūgšu Tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Es neatstāšu jūs bāreņus, es nākšu pie jums. Tā Kunga evaņģēlijs. Slavu Tev, Kristu. Lūksim. Kungs, debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu garu, ko esi devis mūsu vidū, kas mājo mūsos. Lūdzam piešķirt pēc savas gribas arī šai brīdī, ka mēs varam stiprināties pie šiem svētkiem, kurus mēs svinam. Kungs, lūdzam runā un atklāj un palīdzi mums sadzirdēt to, ko Tu vēlies mums personīgi šai brīdī sacīt. To lūdzu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Vāt apsēsties. Vecās derības Izraēla tautā gada laikā bija tādi 3 lielie svētki, kas bija jāsvin un uz kuriem jūdi no visdažādākajām vietām visi devās uz Jeruzālemi. Cik vien tas bija iespējams, visi devās uz Jeruzālemi, lai tur svinētu šos svētkus. Un tie nebija Ziemassvētki, Lieldienas un Vasaras svētki. Tie svētki radās vēlāk, bet sākotnēji jūdiem šie 3 svētki bija Paskas svētki, Nedēļu svētki un Būdiņu svētki. Paskā, Nedēļu svētki un Būdiņu svētki. Un šie 3 svētki bija cieši saistīti ar Izraēla tautas vēsturi. Ja uztaisot vēl uzreiz mazu atkāpīti, tas ir tā interesanti pavērot vecajā derībā, kur Dievs liek svinēt kaut kādas svētkus, viņš to nedara vienkārši prieka pēc. Viņš caur šiem svētkiem grib kaut ko ļoti būtisku šai tautai iemācīt, lai tauta kaut ko atcerētos un sev visu laiku atgādinātu. Bet tātad pirmkārt, Paskās svētki, tie iespējams ir visdzirdētākie mums, jo mums kristiešiem šie svētki tiešā veidā ir saistīti ar Svētā vakarēdienu iedibināšanu, kur zaļajā ceturtdienā mēs zinām, Jēzus iestāda Svēto vakarēdienu. Un tādēļ arī Paskās svētki ir cieši saistīti ar Jēzus krusta nāvi un Kristus augšām celšanos. Tas ir saistīts ar šo laiku, viņi sakrīt. Tad ir vēl šie vieni svētki, kas ir pēdējie no šiem 3 svētkiem gada griezumā, kas tiek svinēti, un tie ir tie saucamie Būdiņu svētki, kas principā sakrīt daudz maz ar mūsu Pļaujas svētkiem, kurus mēs mēdzam svinēt oktobra sākumā. Un šie Būdiņu svētki arī tiek svinēti līdzīgi mums, tika svinēta ievāktā raža, pateicība Dievam par visu to, kas ir bijis šai gadā ievākts, kas ir izaudzis. Bet tomēr arī šajos Būdiņu svētkos tas galvenais uzsvars bija, lai tauta atcerētos to laiku, kad viņi izgāja no Eģiptes zemes, viņi dzīvoja tuksnesī. Un tur tuksnesī, protams, ka viņi nebūvēja kaut kādas lielas mājas, bet viņi dzīvoja būdiņās, jo visu laiku viņi kaut kur ceļoja. Un varētu teikt, teltīs viņi dzīvoja. Un tādēļ šajā notikumā tas tika svinēts, šīs būdiņas, lai atcerētos to laiku, un Būdiņu svētki ilga 7 dienas. Un tad vēl tātad ir šie 3, tā saucamie Nedēļu svētki, un varētu likties tāds interesants nosaukums, kāpēc Nedēļu svētki, kāpēc viņus tā sauc. Un iemesls tam ir tāds, ka šie Nedēļu svētki tika svinēti 7 nedēļas pēc Paskās svētkiem. 7 nedēļas pēc Paskās svētkiem.
Un tagad atjautības uzdevums, cik tās ir dienas? 49. Jā, mums neviens skolēns laikam nav, kam eksāmens otrdien būtu matemātikā jākārto, bet 49 dienas. Un nākamajā dienā, kad šīs 7 nedēļas ir pagājušas, tad bija šie svētki. 50. diena. Grieķu valodā to sauca Pentekostē. 50. diena. Un jūs noteikti saprotat, ka runa ir par šo dienu. Par to, ko mēs latviski saucam par vasaras svētkiem, jeb tā ir 50. dienas svētki. Un šī 50. diena bija diena, kad visi tie tuvie un tālie no visām pusēm sabrauca kopā Jeruzālēmē. Un tas, ko viņi tur svinēja, bija pirmie ievāktie augļi. Pirmie ievāktie augļi. Nevis ražas svētki gada beigās, bet pirmie augļi. Izraēlas klimatā ap šo laiku jau parasti sāk ievākt pirmo kviešu ražu. Un tie pirmie kviešu kūlīši novāktie, protams, kopā ar citiem vēl pirmajiem augļiem, tie tika pienesti Dieva priekšā, tādā veidā parādot Dievam pateicību jau par pirmajiem ievāktajiem augļiem. Un šis jau ir tās labs atgādinājums mums ikvienam par to, ka no Dieva nāk visas lietas. Viņš ir tas, kurš dod gan mūsu pirmos augļus, gan mūsu pēdējos augļus. Dievs ir tas, kurš pašķir mūsu roku darbu un tos svētī. Un tā ir lieta, ko daudzi, diemžēl, no mums mēs esam aizmirsuši. Ka pāri visiem mūsu darbiem vispirms ir jāstāv Dieva svētībai, lai viss labi izdotos. Un tā svētība nāk tikai tad un tikai tur, kur mēs Dievu liekam pirmajā vietā, augstāk par visu citu. Uz to arī mūs aicina pirmais bauslis: tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Un tie citi dievi, tie jau var būt jebkas patiesībā. Jebkas, uz ko tu ceri, jebkas, no kā tu sagaidi kaut ko labu nākam. Piemēram, tas var būt mūsu laiks, mūsu darba pūliņi, mūsu centieni, jeb, varētu teikt, paļaušanās tikai uz sevi, ka man viss jāizdara, man viss jāpaspēj. Tas mūsu dievs ar mazo burtu var būt arī citi cilvēki, vai pat kaut kādas lietas, kaut kādi priekšmeti. Tātad, ja tu savu cerību lietas vairāk uz kaut ko citu, nevis uz to kungu, tad zini, ka tas ir kļuvis par tavu dievu. Bet tas kungs saka, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Un šie nedēļu svētki jūdiem kalpoja par tādu labu atgādinājumu, ka tev ne tikai beigās ir jāatceras par Dievu, un ne tikai no tā ievāktā gala rezultāta ir jāatvēl kaut kāda pateicība Dievam, bet tev jau pašā sākumā ir viņam jāuzticās. Jau tad, kad viss vēl tikai sākas. Un varbūt kādi būsiet to piedzīvojuši, ka tajā brīdī, kad tavi šķūņi ir pilni un tas ir pārliecinājies par to, ka tev un tavai ģimenei viss pietiks un tev vēl pāri ir palicis atliku likām, tad ir diezgan viegli to pārpalikumu paņemt un uzticēt Dievam, noziedot kaut kur, atdot kādam citam cilvēkam, kam tas ir vajadzīgs. Vai tā ir nauda, vai tās ir kādas citas lietas, un jā, varbūt arī tavs laiks. To pārpalikušo brīvo laiku ir viegli kaut kur atvēlēt. Bet daudz sarežģītāk ir tad, kad tu vēl nezini, ka tu vēl nevari pat pārliecināties par to, ka tev pašam paliks pāri tas. Bet jā, jau tad, tu ne tikai domās, bet arī ar savu rīcību tu gribi parādīt, ka jā, tu uzticies Dievam, un ka tu tici, ka viņš parūpēsies gan par tevi, gan tavu ģimeni arī visā tālākajā laikā. Ja tās ir finanses, tad uzticies Dievam, ka Dievs parūpēsies par to, lai tev ir tik, cik tev patiešām ir vajadzīgs. Ja tas ir tavs laiks, tad uzticies, ka viņš svētīs tavu darbu, tavu darbā pavadīto laiku, tā, ka tu paspēji izdarīt arī visu tajās atlikušajās, piemēram, 6 nedēļas dienās.
bet tev nebūs jātērē laiks, kas Dievam paredzēts. Tur jāatcerās, ka Dievs vispirms jāliek pirmajā vietā. Protams, nevienmēr tas nozīmē, ka tālākais pļaujas laiks un tālākie darbi būs viegli. Bet svarīgākais, ka tu uzticies Dievam, ka Dievs par tevi parūpēsies, un tad arī tavs darbs un tavi pūliņi būs Dieva svētīti. Un ir labāk dzīvot ar Dieva svētību nekā bez tās. Un man nāca prātā kāda dziesma, Tezē dziesma, zināma, manuprāt, Tezē dziesma, kur ir šie vārdi: ir tik labi paļauties uz tevi, kungs. Ir labi cerēt uz tevi, kungs. Jā, cik svarīgi, ka mēs vasaras svētkus arī šādā veidā ieraugām, kā atgādinājumu mums uzticēties Dievam jau no paša iesākuma. Kad vēl mēs tikai plānojam, ko mēs darīsim, kad tikai domājam, ko darīsim, ko stādīsim, ko celsim, jau tad lūgsim pēc šīs Dieva svētības un mēģināsim to arī nepazaudēt procesa laikā. Turēsim Dievu pirmajā vietā. Tas būtu tā nedaudz par to vasarsvētku izcēlesmi, bet, protams, mums kristiešiem vasarsvētku saistās ar vēl ar kaut ko pilnīgi citu, un tas ir tas, ko mēs dzirdējam šodien pirmajā lasījumā no Apostļu darbu grāmatas. Šodien mēs svinām Svētā gara nonākšanas svētkus. Un Jēzus pirms došanās prom uz debesīm, viņš bija devis šo apsolījumu, ko mēs dzirdējām šodien evaņģēlijā lasījumā. Viņš solīja saviem mācekļiem, ka sūtīs aizstāvi, patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to nedz redzēs, nedz pazīs, bet mēs to pazīsim, jo viņš pastāvīgi būs pie mums un mājos mūsos. Un šī vasaras svētku diena, tātad 50. diena pēc Kristus augšām celšanās, 10. diena pēc debesu braukšanas dienas, tas bija tas brīdis, kad šis apsolījums piepildījās. Un tas nebija nekāds kluss notikums, kā mēs dzirdējām lasījumā. Tas nebija kaut kas nemanāms, kas notika nevienam nezinot, bet tas Jeruzalemē satricināja daudzus cilvēkus. Kopumā tur bija rakstīts, ka tajā vienā dienā mācekļiem pievienojās ap 3000 dvēseli. Iedomājieties, 3000 cilvēki vienā dienā, vienā vietā nolēma nožēlot savus grēkus. Viņi saprot, ka mēs negribam tālāk vairs dzīvot tā, kā līdz šim esam dzīvojuši. Viņi saprot, ka viņiem ir vajadzīgs Jēzus, viņiem vajadzīgs glābējs. Un tādēļ viņi nolēma pilnībā izmainīt savas dzīves, atteikties no vecā cilvēka, no vecās dzīves un mācīties dzīvot pa jaunam. Un laikam jāsaka, ka tādas lietas katru dienu nenotiek. Bet tieši tur arī atklājas tas, ko Svētais Gars spēja izdarīt. Jo varētu it kā šķist, ka varbūt tas Pēteris, kur mēs dzirdējām lasījumā viņa sprediķa sākumu, un tur tas sprediķis vēl garāks. Varētu šķist, varbūt viņš tur kaut kādus perfektos zelta vārdus bija atradis, kas lika tomēr, kas uzrunāja tos cilvēkus, un ka tie cilvēki saprata, ka viņi vēlas sekot Jēzum. Bet, ja mēs tomēr palasam tos prediķi, tad jāsaka, ka tur jau nekādas baigās pērles, tur jau nav apslēptas. Šo notikumu īpaši padarīja pats Svētais Gars, ar ko bija piepildīti šie mācekļi. Ka viņi spēja pārdabiskā veidā runāt katram saprotamā valodā un stāstīt par Dieva varenajiem darbiem. Svētais Gars bija tas, kas šo brīnumu paveica. Un lasot Bībelē, mēs varam pamanīt, ka tieši tas pats arī turpinās pēc vasarsvētku dienas. Un, piemēram, pie apustuļa Pāvila, kurš pirmajā vēstulē korintiešiem raksta, viņš raksta šai draudzei: es pie jums nākdams nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums Dieva liecību.
Mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē. Gara un spēka izpausmē. Un Pāvils paskaidro, kāpēc tas bija tik svarīgi. Viņš saka, lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Nevis cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs vasaras svētkus arī uzskatām par kristīgās baznīcas dzimšanas dienu. Mēs šodien svinām baznīcas dzimšanas dienu. Jo tikai svētajam garam, kurš ir nācis būt pie mums un mājot mūsos, tikai viņam ir spēks un var satricināt un caur ticību arī pārmainīt mūsu grēcīgās sirdis. Viņam ir spēks un var satricināt un pārmainīt mūsu grēcīgās sirdis. Vēl vienkāršākiem vārdiem sakot, mēs varam ticēt Dievam tikai tādēļ, ka Svētais Gars mūsos ir licis šo ticību. Un viņš ir tas, kurš arī mūsos uztur šo ticību. Ticība, kas vienmēr vēlas palikt Dieva tuvumā. Un iespējams, ka tā ir visabrīnojamākā lieta, ka caur Svēto Garu pats Dievs mājo mūsos. Svētais Gars ir Dievs. Viņš ir ne tikai kopā ar mums, kaut kur blakus kā tāds labs draugs, bet viņš dzīvo mūsos. Tas nozīmē, ka mēs ne tikai tiekam pamācīti, kā būtu pareizi rīkoties. Viņš ne tikai māca mūs, bet viņš pats arī ir tas, kurš mūsos darbojas. Viņš pats ir tas, kurš arī dara šīs lietas, kas ir labas un pareizas. Un jo vairāk mēs iepazīstam Svēto Garu, jo vēl varenāka mums liekas šī viņa mājošana mūsos. Jo Svētais Gars jau neuzradās no nekurienes vasaras svētku dienā. Visa Bībele ir pilna ar Svēto Garu. Dieva gars, kurš mīt arī mūsos. Tas ir tas pats gars, kurš bija klātesošs pie pasaules radīšanas. Kur ir rakstīts, ka tajā brīdī, kad zeme bija vēl neiztaisīta un tukša, tad Dieva gars lidinājās virs ūdeņiem. Tas pats gars. Tas ir tas pats gars, kurš tika iedvests pirmā Ādama nāsīs, kad viņš tika no zemes putekļiem veidots un kļuva par dzīvu dvēseli. Tas pats gars. Vecā derība ir pilna ar stāstiem par dažādiem cilvēkiem, kurus Dieva gars īpašos veidos ir vadījis. Un, ja, piemēram, jāmin kādi piemēri, tad, piemēram, Jāzeps, kurš bija vienīgais, kurš spēja izskaidrot Ēģiptes faraona redzētos sapņus. Ja Dieva gars, iedomājieties, nebūtu palīdzējis Jāzepam tos sapņus izskaidrot, tad Izraēls vēl īsti nekļūst par tautu, viņš sen jau būtu aizgājis bojā no bada Ēģiptē. Vēl ir tāds vīrs vārdā Becelēls. Ir kāds dzirdējis Becelēlu? Nevis Belcebuls, tas ir pilnīgi cits kaut kas, bet Becelēls. Vecajā derībā par viņu rakstīts, ka Dievs viņu piepildīja ar savu garu, kas deva viņam gudrību, saprātu, atziņu un visādas amata prasmes. Un šīs amata prasmes te ir svarīgas, jo tas bija svarīgi, lai saiešanas telts, kas tajā laikā tika būvēta tuksnesī, lai tā telts varētu tikt uzbūvēta tieši tādā veidā, kā Dievs to gribēja. Un Svētais Gars pats deva šīs prasmes, lai to izdarītu. Un tad, protams, varētu vēl runāt no vecās derības par Simsonu, par Dāvidu, par visiem praviešiem, bet iespējams visinteresantāk ir tad, kad mēs padomājam un saprotam, ka bez Svētā Gara mums nebūtu ne Ziemassvētku, mums nebūtu Lieldienu un par vasaras svētkiem nerunājot. Jo Jēzus iemiesošanās bez Svētā Gara nemaz nebūtu bijusi iespēja. Jo viss Ziemassvētku stāsts sāks ar to brīdi, kad eņģelis Gabriels paziņo Marijai, ka Svētais Gars nāks pār tevi un visaugstās spēks tevi apēnos.
Šeit mēs redzam, ka tad, kad Svētais Gars nāk pār cilvēku, tad tur brīnumainas un varenas lietas pie cilvēkiem notiek. Un, protams, lieldienas, kā jums šķiet, kas tas bija par spēku, kas augšām cēla Jēzu no mirušajiem? Kā tas varēja būt, ka Jēzus pēkšņi atdzīvojās? No kurienes? Tieši tā, Svētais Gars. Un svarīgākais ir tas, ko par šo saka arī apostols Pāvils. Viņš saka, ja jūsos mājo tā gars, kas Kristu augšām cēlas no mirušajiem, tad viņš arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas caur savu garu. Un šis ir iemesls, kāpēc mums ir vērts lūgt Dievu, lai viņš arī šodien nāk un piepilda mūs ar savu garu. Ne tikai, ka mēs viņu esam saņēmuši, ko mēs esam kristībā, tiešām arī saņēmuši, un ne tikai, ka mēs zinām to, ka tāds Svētais Gars pastāv, un viņš kaut ko laikam dara pie mums, bet lūgsim, lai mēs tiekam piepildīti ar Svēto Garu. Jo Bībelē rakstīts, kur ir Dieva gars, tur ir brīvība. Kur Dieva gars, tur brīvība. Kur Dieva gara nav. Lai viņš tiešām dara mūsu mirstīgās miesas un visu, kas mēs esam, lai viņš dara patiesi mūsu dzīvus. Lai katra diena, ko mēs dzīvojam, ka mēs varam to piedzīvot kā dienu, kas pavadīta kopā ar viņu. Lai jums priecīgi un Svētā Gara piepildīti vasaras svētki. Amen.